Šodien bijām aizbraukuši uz Lielupi, un viss sākās šādi. Ir vai nav? Ir. Mēģinās, nav sačaklīs, mēģinās ar roku. Ai, maziņi, bet nekas. Nē, viņi smieklīgi maziņi. Nu ko, uzreiz jau smieklīgi maziņa. Nu saki uzrunas runu savu. No? Pirmā? Pirmā. Atklājās Andris. Atklājās. Līdzītī pie lēpītē. Šito te. Šito te dabūju, šito. Lūdzu. Pieturēt augulu. Operācija. Operācija I. Чтобы никто не догадался. Jā, nu ko, bučoni lai vaļā. Nav somā! Somā! Labais šitas leciens. Visus man somā tagad liks. Mēs mājās neņemam Andri zīves. Tāds leciens labs. Mēs mājās zīves neņemam Andri. Mums nevajag somā. Nu, forši. Atklājāmies. Tas nozīmē, ka jāturpina vienkārši. Davai. Nu, gūpī, ja? Gūpī. Parāda krāsu, kur tu izšāv. O, šitā krāsa viņa nosrādā. Nu, davai, turpinam. Un arī īstenībā gūpīs. Diezgan daudz, ja gūpī strādā, tad varbūt jāpāriet gūpijām. Jā, Andris, tas neku jauno nopirkt gūpī. NGT baigās krāsiņas atnākušas, vienkārši starā esmu. Davai pamēģināt šito sākumam. Davai aiziet. Ietāps nav ko jauno džeku. Igauni būtu. Tu gribi būt pirmais, kurš noķer, ja? Tu kāds? Ieiet vēsturē, kā pirmais Latvijā, kurš viņu noķer. Nu, labi. Bet labs, bet Nu, jā, ar sitienu. Boigus. Tad tu neredzi, kā viņi izlec sveķītē tev. Tu jau neuzfilmē, ka viņi sveķītē. Andris man tāds izvilka līteku, tikko viņš saka, davai iedod savu Igauni. Kā Lastus Pro Jerks, 15 cm, 57 grami, peldošs. Var nopirkt NGT Latviju. Ja Andris noķers ar šito, tad viņš būs viens no pirmajiem Latvijā, laikam, kurš ar šitiem būs noķers kaut ko. Pret saulītais ūdīgi redz. Bet, nu, Andri, parādi vispār, ko mēs varam izsacināt, ielaid ūdeni viņu. Kā viņa grimst, kā viņa vismaz tā spēlē. Redzēs kaut ko? Peldošs. Mums, kad vajag sviniņu kaut kādu. Jā, no tālu viņš iegrim uz taisa. Nu, normāli. Es viņu redzu labi. Pirmo uzsit ar šajā. Caur viņiem Šitas ir kamerā. vislabākais labāk. Nu, davai, aiziet, pirmais metiens. Cēnkurs par krutu izdomāts īstenībā. Tā kā nereāli kruta. Un man atliek vienīgi, kad vajag pacelt viņu, vilkt iekšā. Man nav jāliec par bortu vai kaut kas tam līdzīgs, es vienkārši viņu velku iekšā. Un tad, kad es viņu esmu pievilcis, ja viņš līdz maksimumam, es vienkārši šo te puļķi nostiprinu, un tas ir viss. Visam, kam man vajag laist iekšā, es viņš tā pavelku un atlaižu, viņš būtībā aiziet iekšā. Ieteiktu laivu bāzēm apdomāt šādu risinājumu. Baigi labi un ērti man kā klientam. Jauno gūpī mēģināsim. Nē, labāk, nē. Pieķērās uz mazu velcītu uz gūpiju jauno sarkano. Paņem cimdu. Kādu velcītu? Tu tur? Pagad tā makšķa ir tava nevietā. Tas tās leņķis. Klāt ir. Nav liela, bet... Netik tuvu, netik palaid šņoru. O. Pagā. No, skaisti. Otrā zīvtiņa šodien.
Pie krasta malas palaidīšu ankuru vaļā. Ops! Tev pie rokas ir tā. Ielikšu šitu kameru ieslēgšu. Op! Nu ko, Andri? Jaunā krāsiņa, jā. Labi, kad... Kur man ir? Tā, paga. Ņem. Ko šitā mūka? Ņem. Es paņemšu. Ņem. Kā šitā mūka? Tīrs rūsnes. Viņš visas tās upes zivis baigi trakās. Nu, kaut kā baigi traki. Ne, šitā jau daudz smukāk ir. Paga, miers, tu tiksi ārā. Tu tiksi mājās. Nu, tiksi. Tiksi mājās. Nu, ko? Pūkstens, cik mums ir? 5:30. Ir. 30. Otrā ziltiņa. Šito varētu nomērīt vispār. Cik tu saki? 5? Šitā? Jā. Varbūt jā. Cik? Pār pa 60. Kaut kas tāds. 60, 70. Davai. Smuka, vai ne? Mēram. Smuka. Kur ir? Tā, paga. Kur ir? Mums jauna rulete. Jauna rulete, kas ir mums Sancas veikals, viņu ir iedevis. Pamēģināt tā. Ups! Cik tu saki? Ir? 65. Es teicu 65. Nav cik? 70. 70 nebūs, 65. Jā, 65. Vecīt. Cik ir? Krieviski saucās glasāla masa. Jā, 65. Mēs abi pateicām, jā? 65. Skaisti. Nu ko, 65? 65. 65. Aižam? Jā. Davai. Buļķi iedev? Apsties kāds acis. Viņa vienkārši ir skaisti. Viņa, kad ieraudzīja tev, uzreiz iesāk bolīt. Davai. O! Aizgāja. Aizgāja. Labs. Nu ko, Laba top. rezumē? Es domāju, uz vakar būs vēl. Jā. Pagaidām. Tagad ir 5:06. Un zopi tikai sākas. Jā. Davai. Davai. Vecīt, jaunā krāsiņa. Ne, tas jau bija skaidrs, tā ir bomba. Tu jau man arī rakstīja. Tā krāsa ir bomba. Viņa ir bomba. Būs vai nebūs? Andrim ir maziņš, kā lieliņš. Maziņš esmu. Vai, tu jau paņem tā ārā, tāpat var, tev nevajag man cimdams. Andri! Nu, bļāviens, Andri. Es šodien maziņās. Nu, labi. Apsies abi āķi ķeršās. Nu, maziņš arī, kāpēc ne? Vismaz prieciņš, vai ne? Nu, Andri, cik ir liela? Kā gulpie? 5. Kur buča bija? Izspēldēja. Mazais šūs. Nu, trešā ir. Vidējais izmērs varbūt nav tik liels, bet ir okei. Sopēja, vai ne? Sopēja. Jautrībai. Tikai izmēra nav. Jā. Kas aizies? Liels māneklis. Smukā vietiņā šitādā te. Aha. Turpinam. Uz ko tu paņēmi baltā gulpī, ja? Davai, turpinam. Jā, Andris velk 5 kg. 5 kilo. Bambus sakne. Kā saka, baltā gulpī ķer visu, vai ne? Smējās, jā. Tā, Andrim kaut kas ir, tūlītās jāņem. Cik tu galvenais vēl nāk? Cik tu teiks liela? Pēc tam izlūkam mašs, tā, pirms ieraudīs. 70 no ho. Laivies samats. Šis ir labs piemērs, lai saprastu, kāpēc spiningojot
ir jāvelk aizsarga brilles. Nē, es gribēju aši iecelt. Nu, nopietni šitā nočikāties. Tā bija kaut kas 70. Es gribēju ātri paņemt un iecelt viņu. Es tā, ka man mēģināju dabūt, bet man nebija mugurā, es kā aizkabināt. Un es sapratu, ka es ātrāk dabūšu šitā. Un man liekas, tenī brīdī sāk šito darīt. Fuck, sorry. Nu, tu viņu atbrīvoji, un viņš izskatīja ārā. Oh, sorry, blin. Andri, sorry, tā būtu tāda, tu būtu mani pārspējis šodien. Bija 70. Nu, viņi kaut kas ap 7 varēja būt. Fucking. Vienvārds sakot, Andrim pieķērās kaut kas ap 70. Mums nav sačuka, mums ir cimdiņš. Un stulba situācija sanāca, kad viņi pienāca pie laias, gribējāt muguras paņemt, tā kā pie žaunas. Bet viņš tā kā ar vēduru bija neērti un saprata, ka viņš var aiziet. Es gribēju vienkārši iecelt ar visu to pavadiņu iekšā, viņš tajā brīdī sāk spirināties vai kaut kas tāds. Un ruksene aizgāja. Man škrobeļ, jo es gribēju, lai Andris izvelk, lai var pildīt vēl kaut ko, zini kā. Es viņam nopūtu, lai visas lielās zīmes. Andri, sorry. Shit happens. Andri, varbūt es speciāli tev tās lielās. Tu tā nepadomāji. Speciāli, Renāri, atlaidīts. Sačuks ir pūs priekšu. Copi sākās, gan jau vēl kāds būs. Tagad ir pulkstens praktiski 7. Mēs turpinām copijas, domāju, līdz kādiem 9 noteikti vajadzētu copēt. Gan jau būs vēl. Turpinām. Ir 8 vakarā. Saule jau laižās lejā. Pēc sajūtām liekas, ka copē būtu jāsākās. Vairs nav tik karsts. Ir ļoti omulīgi arī mums pašiem. Domājam, ka arī zivī tā būtu jābūt. Tāpēc jāgaida, kad izšaus. Andri, kur ir? Tev vai man būs pirmajam? Uz šo mēs savu coperi beidzam. Kopā tad sanāk, ka mums ir 5 zivis. 3 maziņas, 2 normālas, 65 un 70 apmēram. Ņemot vērā, ka mēs tur pirmo reizi esam ļoti apmierināti, braucam mājās. Starp citu, vakars ir ļoti skaists, mierīgs, vējš samazinājās un virs ūdens sāk lidot mazi taurentiņi. Kas var būt skaistāks par to? Braucam vairāk pie dabas un tiekās.